Pavāršaus ar Roberto Meloni, 100 dienas, 100 receptes, recepšu grāmata no Latvijas Itālijai. Mamma, cara mamma, tranquilla, che tuo figlio starà benissimo e insieme mangeremo tantissime meravigliose pietanze lettoni. Mua! Buongiorno, skatītāji. Jūs zināt, kas man ir roka? Protams, ka jūs zināt, bet mana mamma sardīniem vispār nav jausmas, par ko tas ir. Viņa droši vien domās, ka tas ir sardīnes. Nē, mana mamma, cara mamma, tas ir sardīnes māsicas, latviešu māsicas, šprotes. Un kopā ar mani šodien, buongiorno, Aivārs, maestro Aivāro. Buongiorno, kā iet, maestro? Ir ok. Ir ok. Vairāk vai mazāk ok. Bet man prieks, ka tu atnāci šodien, jo Aivārs, tu atnāci šodien ar tādu recepti, kas vispār ļoti iepatīks un interesēs gan Latvijā, gan pat Sardīņā. Jo šodien mēs taisīsim sushi. Jā. Bet, jau mēs, sushi. Nē, tas nav tas sushi, ko jūs pasūtat kaut kādā pseudo ķīniešu vai japāņu restorānā. Tas ir īstais latviešu sushi, jo mēs tūlīt pateiksim sastāvdaļas, un jūs saprotīsiet, kā Haidī, jāpaņem pilspāva un lapiņā, viss jāpierakstā, jo ar to sushi es pārsteigšu visiem saviem draugiem. Tātad, maestro Aivāru, tu varētu paskaidrot, varbūt apmēram. Man šodien ir, saprotu, ka būs, mēs sarunājām tā. Aivārs atnāca un man pateica, šodien būs tas. Un viņš man saka, un Roberto, tu būsi pavārs šodien. Jo es redzu, ka tavi viesi tev baigi lutina, vai ne? Es visu laiku runāju, un viesi visu laiku dara. Un tu teici, nē, šodien es būšu režisors. Un tu strādāsi kārtīgi, gatavosi. Tā kā šodien būs integrācijas sushi. Latviešu sushi ar itāļu sardīniešu rociņām. Okay. Ideāli, jā? Aivar, pastāstam, kādas ir sastāvdaļas un tā tālāk. Tā, mums ir zirņu stūķis šitajā trauciņā, jau sagatavots iepriekš. Jā. Tad mums ir šprotes. No kurienes nāk? Es gribētu paprasīt, vai tu varētu man nedaudz aprakstīt šprotes. No kurienes nāk un tā tālāk. Jūrā, Baltijas jūra? Jā. Bet tu domā, ka es zinu, kas tā... Tu esi garšovis kādreiz šprotes? Nē, es bērnībā esmu ēdis, un tagad es redzu, ka viņas ir kļuvušas mazākas mazlietiņ. Bet ir ok. Šprotiņas tādas? Kādreiz bija... Pikolā šprote. Kādreiz bija lielākas tā šprotes? Viņas bija milzīgas. Es vienkārši uz maizītes nevarēju uzlikt. Klaus, tu mašķērē vai tu aizgāji mašķērē kādreiz šprote? Vai kā tur ir? Tur dziļā jūrā jāiet vai kur viņas atrodas? Tu zini, tu nākamajām viesiem var paprasīt par šprotēm, varbūt, ka viņš zinās. Tūlīt paprasīsim nākamajām. Varbūt mājās jūs zināt stāstu par šprotēm. Es gribētu pastāstīt arī mammai, kas tas ir, no kurienes, kā jūs mašķērējat šprotes un tā tālāk. Jūs varētu rakstīt Facebookā, labsēdiens labiem draugiem, vai viņi var zvanīt, zini, ka skatītāji var mums zvanīt otrā raidījuma laikā un stāstīt, un kā, piemēram, viņi taisa mājās suši, varbūt, ka viņi paši mājās mēģina savu suši taisīt kaut kā ar interesantas sastāvdaļām. Jā. Ok, tad šprotes ir. Tu diriģē, es būšu orķestris šodien. Bet mēs sākam ar suši ar omleti. Es nesapratu, kā labāk ir. Kas? Kā labāk tev būtu ar suši sāktību ar omleti? Es nezinu, kad tu esi direktors, tu izvēlēsies. Tad, ja šitas ir galdā, tad sākam ar omleti. Ar omleti? Sākam ar omleti. Jā, labi. Ok. Vajadzēs kāpost un sīpolu sagriezt. Ok. Kādu sīpolu es paņēmu? Sarkanu vai dzeltenu? Un kāpēc? Ņem to skaistāko. Ņemu to skaistāko. Nē, šitas man jau... Šis būs skaists. Tād, es gribētu pateikt, ka esmu kreilis. Tā kā tu neredzi otrādi, es vienkārši daru otrādi. Es domāju, tu speciāli man, lai es redzētu. Nē. Tā arī ir īstenībā. Tād, sākam ar omleti, jo būs vienkāršāk un tā tālāk un tā tālāk. Galvenais sargi pirksts. Ko lūdzu? Sargi pirksts. Jā, nē, tūlīt būs emocionālais moments, jo parasti,
griežot sipoli. Man parasti zini zvana no mājām un pasaka visādos ieteikumus. Piemēram, no sipoli, lai tu neraudātu, Roberts, tu varētu ūdeni likt, mazgāt, vai vienkārši arī pat nāzis, varētu ūdeni nedaudz dziemērcēt, un pēc tam, tu neraudās. Es esmu dzirdējis, kad, piemēram, griežot sīpols, ir labāk paņemt mutē ūdeni. Bet tu vienkārši tad nevarēsi runāt. Kā tu griezīgs, klusēdams. Kamēr griežu, es lieku ūdeni mutē. Jā, un tad asars mazāk izdalās. Tiešām? Jā. Vakt, es to arī nezināju. Nu, skaties, katru dienu kaut kas jauns. Tas ir baigi labi. Klausies, pastāstī man par omleti. Tu mājas, tu esi pavārs, tu taisīs gatavu sev ēdienu. Tā savu. Kad man iznāk kad gribēšana, kad es pats jūtu, kad šī diena ir man jāvēlt kādai kulinārijas darbošanām. Bet omletes iemācījos man sievas māte. Pirmo reizi taisīju, un es domāju, kā omleta ar ceptiem kapustiem. Man likās kaut kas, galīgi neštimē. Mēs tos kapustus liekam omlete iekšā? Mēs nogriezīsim gabaliņu, sacepsim sīpols un kaut kādu tādu nogriezīsim kapustu un arī apcepsim. Sievas māte, tad ir sena recepte šī, vai kā? Jā. 1832. Nē. Es domāju, jā, un tad... Jā, un es vienkārši biju izbrīnīts par to, kad es neesmu redzējis, ka droši vien, ka cilvēki gatavo, bet es neesmu pievērst tam uzmanību. Es zinu, ka krieviem diezgan populāri ir visādi pīrāgi ar kāpostiem, kas man liekas vienmēr tā, baigi jūcīgi. Bet es pirmo reizi tā garši, man likās, ka ir ok. Jā. Sievas māte bija laba pavāre, viņa bija pavāre pēc izglītības? Nē, pēc izglītības bija aktrise, bet... Aktrise? Jā, bet... Jā, bet tas ir... Kā viņu sauca tā sievas māte, ja varu paprasīt? Parasti Vija Artmane. Vija Artmane? Jā. Sievas māte bija Vija Artmane. Mēs taisam Vija Artmanes receptus. Es jau uztraucu sākumam, tagad riktīgi. Sargi pirkstus. Oi, wow! Mēs šodien taisīsim tādu omlete, Vijas Artmanes tāda gaume, jā? Jā. Kā viņa taisam. Fantastiski. Ja es neraudāju sipoļa dēļ, es varu to raudāt arī. Forši. Jā, es vienkārši samulzu. Tad tava sievas māte bija Vija Artmane, fantastiska aktrise, un mājas viņa pati gatavoja jums ēdienu. Starp citu ļoti garšīgi gatavoja. Un šitas vienkārši ir tāds, ko es atceros. Vēl bija augstā zupa, šausmīgi garšīgi, ko es esmu paņēmis no viņas. Augstā zupa, tāda roza krāsa ar biešu? Nē, balta. Balta augstā zupa. Mums Gins atnāca taisīt. Jā, augstā zupa, jā. Labāk omlete, man liekas. Ar kapustiem. Tad, kā es daru ar tiem sipoļiem šādi? Jā, mazliet pārāk smalki, nē, bet šitā ir ok. Jā, droši vien tev teica, ka es neesmu baigais pavārs, jo tev bija sievas māte, alias Vija Artmane, kas taisīja ēdienus. Man ir mamma, Sardīnijā, es esmu 5. bērns, pat jaunākais bērns. Mana mamma bija 38 gadi, kad es piedzīmu. Un, zini, tajos laikos bija diezgan, tā interesants vecums, tā teikt. Jo, piemēram, es biju arī 4 kilogrami ar pusi, es biju tāds labs lielopiņš, tā teikt, kad mana mamma man pateica. Un dziedoša lielopiņš, viņa teica. Un viņa pat bija oksīģena maska. Jo bija, tajos laikos, 38 gadu piedzimis bērns, bet es arī esmu 10 gadi jaunāks nekā par 4. bērnu. Man ir 3 māsas un 1 brālis. Un mana mamma īstenībā gadu pirms manis, viņa bija stāvoklī, bet viņa zaudēja bērnu. Un viņa tad ar tēti runāja un teica, ka es gribu vēl vienu bērnu. Un viņi koncentrējās, un es piedzīvu, un tāpēc es esmu ne tikai Roberto, bet es esmu Roberto Agostino, jo mans tētis, tētā vārda ir Agostino. Es esmu Roberto Agostino, lai viņai būtu 2 Agostini mājās, mazais un lielais.
Tā kā tas arī stāsta. Un mana mamma vienmēr gatavo mājās ēdienus. Es virtuvē tikai atnācu paēst un nolikt trauku, kad es biju paēdis. Tas bija arī viss, jo viss maržu. Tāda liekam, es vienu sipuli lieku. Jā. Ok? Viens, jā? Tad, paldies Dievam, zini, mana mamma pats skaties raidījumu un ļoti uztraucas par, man bija vecas pannas, gudīgi. Es arī neizmantoju nekad tas pannas vecas, riktīgi. Un pirmos raidījumus, tie ēdieni nesanāca tik labi viesi. Man bija žēl viesiem, jo tās pannas bija drausmīgas. Tad, mana mamma, tad rūpējas, lai man ir labas pannas, un sūtīja tieši no Itālijas. Pintīnoks pannas, Itāļu kvalitāte, nekas nedeg, neaizdeg. Nekas nepaliek. Viss paliek daudz garšīgāk, tā teikt. Tad eļļa liekam, vai ne? Jā. Tev man jāsaka visu, jo es vispār esmu uz jūsu. Tad cik daudz? Mana mamma darīja tā. Ļoti pareizi darīja. Ideāli. Labi, Es tev arī parādīšu, mamma, klausies. Tā man ir visu. Šī ir mana mamma. Gavīnā. Un tu zini, kā viņa mums skatās? Viņa ir internetā. Jūs varat arī internetā skatīties mums. Rīgā TV 24 mājaslapa, un tur varat uzreiz ieslēgt. Tu vari pateikt mammai, čau, Gavīnā. Bet tu domā, ka viņi ir tieši tagad ieslēguši? Viņa ieslēg, viņa skatās vienmēr. Viņa reizēm prasa, ko jūs liekat tā Japāna? Kas tas ir par dillēm? Viņa nesaprot, kas tie ir. Mums dilles nav. Īpaši neizmantojot. Mums ir anēto, bet ļoti reti izmantojam. Mums ir rozmarīno, mums ir bazīliko, mums ir visas šitas citas šteles mums ir. Un dilles, piemēram, un krējums. Kas tas ir par balto krējumu? Mums nav Itālijā krējumu. Vai sviestu? Kāpēc jūs Latvijā lietojat sviestu tieši nevis oliveļa? Mana mamma tikai oliveļa. Tikai un vienīgi oliveļa. Sviestu viņa vispār negrib vispār redzēt. Tā kā tā, viss. Bet ko mēs varam darīt? Mums garš... Gunta, parādi mums, jā. Maestro Aivāro, pasakiet svecieni Sardīņā. Čau, Sardīņā. Tu būsi septembrī, tu esi brīvs? Septembra mēnesi, jā. Nu, es nezinu. Es arī nezinu, tāpēc es arī tev prasu. Tiešām nezini? Nē, septembrī varbūt es būtu... Tu esi bijis Itālijā? Jā. Kur? Es esmu bijis Sicīlijā. Kad? Sen? Pagājušajā gadā laikam ir, pagājušajā gadā. Klausies, ir tiešām tas stereotips, ka Sicīlijā tur ir māfija. Kāda ir kultūra? Cik ilgi tu esi bijis Sicīlijā? Kaut kādu mēnesi. Mēnesi? Jā. Super. Kurā vietā tieši? Man tas ir pārāk liesas, lai es atcerētos to vietu. Šausmīgi skaista viesnīca bija, es atceros. Katāņā, ne? Varētu būt. Bet var sakot, tur bija klīntī piebūvēta klāt tā viesnīca bija. Jā. Tātad viena siena nevajadzēja būvēt. Tur bija kādreiz, kaut kādā 1800. gadā bija ādas rūpnīca, maza rūpnīciņa. Jā. Un pēc tam viņi laikam bankrotēja, bet kaut kas tāds, un tad viena tā sieviete, viņas tēvs, pareizāk sakot, viņi uzbūvēja tur tādu viesnīcu, un tieši tā klīns un okeāns sākās. Ok. Tu esi bijis arī apkārt, tu brauci apkārt pa Sicīliju? Jā, tur pabraukājām. Kādi ir cilvēki? Jo visi laiku man saka, Roberto, tu esi no Sicīlijas. Es esmu no Sicīlijas, esmu no Sardīnijas, tur blaku ir. Tā kā Lietuva un Latvija, mēs arī esam broļukas, īstenībā, sardinieši un sicīlieši. Bet tu jūti tiešām, ka tur tā māfija atmosfēra. Es godīgi saku, tas ir stereotips. Tāpat kā pateikt, ka latvieši ir tādi introversi, noslēgti un tādi augstī. Tas Nē. Tas ir tiešām tāds stereotips. Cilvēki vajag jaukiem. Tirgus šausmīgi patīk Sicīlijā. Kas ir? Tirgus. Tu parasti pērc arī tur varbūt... Nē, man draudzene vienkārši... Mēs aizgājām, tur arī brokastis varēja paēst, tādi ļoti garšīgi. Kaltētie tomāti bija un visāds tu varēja pirkt. Kaut kas notiek te, tad sipoļi. Jo es atgādinu, ka šī ir Vijas Artmanes recepte. Un līdz ar to jābūt labi uztaisīt. Tas ļoti stāv. Viņiem bišķi brūganiem. Tu vari mierīgi tagad griezt kāpostu. Mums vajadzēs kaut kādu
pusīt, vairāk nevar. Šādi, jā? Jā. Sargi Arī- pirkstu. Pirksti, jā. Arī Latvijā jums bērni dzīves zem kāpostiem, tā kā Itālijā. Sotoja kāvalu, ne? Kā kur? Kā kur? Okay. Tāda šādi, jā? Jā. Cipoļiet. Šodien es būšu riktīgs pavārs. Parādīšu. Tu skaties, protams, tu jau skaties, es redzu, vai viss ir kārtība. Ja redzi sarkanu, saproti, ka tur arī pirksti. Jā. Jā? Būs omlete ar gaļu. Ar sardiniešu gaļu būs. Un tad šādi... Tā, un var... Jā. Bet es gribētu pateikt, es jūtos vispār pagodināts, ka tu izdomāji šādu recepti šodien taisīt pie manis. Paldies tev. Jo via Artmane, varbūt cilvēki domā, ka esmu Itālijas Sardīnietis, es dzīvoju šeit jau 12 gadus, īstenībā. Un via Artmane bija viena no pirmām Latvijas zvaigznēm, māksliniecēm, ar kuram man latvieši iepazīnas. Un es vienkārši jūtos ļoti pagodināts par to, ka tu atnāc. Jūs mājās gribat taisīt omleti via Artmanes galva? Tūlīt mēs parādīsim, kas ir. Un šādi vai kā? Jā, vēl uzliec vēl šitā, un tad uz pānas. Tante Giovanna, kā man iet virtuve? Labi, vai ne? Viņa rādīja pirkstu uz augšu un šitais pirkstu. Tā kā viss ir kārtīgi. Kāda jums laika starpība? Nav tā, ka viņai jāskatās naktī tā pārēda. Viņi var skatīties 12 pa dienu un pēc tam 6 vakarā ir atkārtots. Bet tu vari arī vienkārši, Lattelekom taču tu vari arī skatīt. Jā, bet es domāju... Jāmet iekšā. Un tagad viss iekšā. Omleti ar kapostiem es nekad nesmu garšojis. Es domāju, ka arī mana mamma tagad skatās ar ļoti interesantu skatienu, to, ko es daru. Un vienkārši tāds jākopā. Jā, un tagad, kamēr viņš tāds, brūnīgs paliek, tie kapostiņi. Un tas tur. Bet tu pagaidām tu varētu sataisīt tās olas ar pienu. Tu māku? Jā. Tūlīt, lai paliek brūn. Kas jādara tā? Paņem olas. Jā, paņem Fabergé un... Kas ir Fabergé? Nē, olas vienkārši. Tā kurža? Divas iesīt iekšā un sāli, pipars. Cik daudz sāli? Labi, pirms tām olām. Saka, cik? 3? Man 3 te ir. Viena atstāja sēklāju. Jā, vai? Ok. Fabergé, olé. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Noblesse oblige. Jā. Jā, pareizi? Ir ok. Paldies. Un tagad vajag. Pipari, sāli. Pipari. Pēc sajūtām? Jā, kā tu jūti? Kā tu jūti? Kad tev iekšējā balss saka stop, tad nevar vairāk. Es jūtos kā pavārs. Ar vienu roku daru vienu lietu, ar otru daru otru. Ideāli. Beidzot, tas mirklis ir klāt. Es saku, kļūt. Mana mamma droši vien rauda aiz laimes Sardīnijā. Mamma redz, kas man notiek klāt. Zini, ko es domāju? Ka mēs liekam uz mazāku visu. Liec mazāku un vajag vairāk, biežāk apmaisīt. Nepatīk. Vai necep pārcepas. Bet viņiem ir, atklāt sakot, jābūt tādai... Mēs iesim reklāmas pauzi, tūlīt esam atpakaļ un turpināsim taisīt latviešu suši, šprotus pa gaisu. Pavāršaus ar Roberto Meloni, 100 dienas, 100 receptes, recepšu grāmata no Latvijas Itālijai. Mamma, cara mamma, tranquilla, che tuo figlio starà benissimo e insieme mangeremo tantissime meravigliose pietanze e lettoni. Mua! Ko mīļā Latvijā? Tas mirklis ir klāt. Es tiku tagad pie pavāra loma. Vairs neesmu tas, kas vienkārši stāv un runa par Sardīņu un tā tālāk. Es tiku pie darbiem, pateicoties Aivaram. Kā tev iet, Aivaram? Es mēģināju to nākamā ēdienu, tā Latvijas suši, uztaisīt to masu, bet viņi ir bišķi drupani. Mēs taisīsim mazliet savādāk. Ok, jo šodien Aivars atnāca ar 2 receptēm. Pirmā būs omlete
sievas mātes gaume. Nu, es gribētu atkārtot, ka tava sievas māte bija Vija Artmane, slavena aktrise un brīnišķīga aktrise Vija Artmane, un tieši viņas veidā mēs taisīsim šodien omleti, tā kā jūs mājās varētu mēģināt tiešām bez tām atkārtot šo recepti. Un vispār, šodien tu esi mūsu galvenais pavārs, Oner kafejnīca, mūsu kafejnīca, kas ir Blaumaņa iela 32. Un jūs varētu atnākt, pagaršot receptes, omlēti Vija Artmanes veida, kurā Aivara šodien atveda, un būs latviešu suši. Jā, jūs pareizi dzirdējat. Mēs šodien taisīsim latviešu suši, lietojot tikai latviešu sastāvdaļas. Starp tiem slavena šprotes, par kurām mēs vienkārši, es biju nezinā, kamēr es dzīvoju Itālijā, bet tagad, pateicoties arī tev, beidzot, es esmu pagaršojis sen atpakaļ. Es pat neatceros, kā viņas garšo, godīgi sakot. Tā kā šodien... Tik labi smaržo. Jā, viņam bišķi tā kā jāpiedeg ir. Jā, viņa palika tagad brunāki. Vēl, vai ir ne? ok. Vēl vai ir ok? Vēl nedaudz. Vēl bišķi, jā. Vēl nedaudz. Taisam vēl brunākus. Kad draugi nāk ciemos pie tevis, tu viņam taisi ēst, tu esi tāds viesmīlīgs pavārs vai tu pasūti no tuvākā restorāna? Zini, viens ir tas, ka draugi nenāk, otrs ir tas, man arī nav jāpasūta. Bet ja kādreiz atnāk, ja man ir noskaņojums, es uztaidu, pēc tam es diezgan garšīgi taisu. Kāda ir tavas trumpis, tava recepte, ar kuru tu zini, es zinu, ka būs viss kārtībā, ka viņam garšo? Es zinu vienu, tā ir tā augstā zupa, baltā, ko mēs šodien netaisījām. Jā. Bet, ja es gribu iepatikties kaut kādai meitenei, tad es gatavoju to. Tas ir 100% variants. Un vienmēr trapīja. Ask. Šito vajadzētu uzzināt. Pēc tam tu darbojies it kā vakarā, jo tu saki viņai, kad viņai pa nakti ir jāiestāvās. Tā zupa iestāvās, un no rīta viņai gultā pasniedz to zupu. Tev gan labi, jā. Jā, tā kā, kamēr zupa stāv, jūs turpināt sarunās vienkārši līdz rītam, un pēc tam ir brokastis. Romantiskas brokastis. Šis paturēsim galvā arī šos ieteikumus. Tas ir ieteikumi, kas arī labi strādā privātā dzīve, ne tikai virtuvē, ne tikai vedenā, bet arī vispār privāti. Tā, Daivar, te mājas droši vien domā, kāpēc te ūdens burbuļo? Tāpēc, kā mēs tagad darīsim... Mēs noplaucēsim vienkārši tās lapas, kurās es domāju, ka izdosies mums iestīt. Tad jāliek šeit ūdens un... Jā, un uzliesim virsū. Ok. Pēc tam noliesim nost, tur jau ilgi nevajag. Tad, liekam ūdens šeit, jā? Jā. Man liekas. Man liekas, ka... Tante Giovanna, pareizi, vai ne? Izdariet kaut kādus korekcijas. Visu, jā? Jā. Tad, lai ir visa un vienkārši tad mēs un tagad liekam lapas iekšā. Jā. Pati pannas uz urāku, vienmēr baigi labi palīdz. Tad, paldies tev, mamma, ka no Itālijas man iedevi visu komplektu, jo te, kā redzi, viss ir vajadzīgs. Ok. Vajag, lai viņas noplaucējās bišķi. Jā? Un paliek mīkstāks, un tad... Es tev varu varbūt to šādu karot, jo tā lai zin, kā varētu... Ok. Tad šita panna vairs... Es tiešām ar šito ir labāk. Es saku, tu man esi, kas man liekas 25. viesis. Saproti, būs 100 viesis. Es līdz 100 viesi man jāmāca taču. Man jāmācas taisīt gatavot ēdienu, Baiba no Valmieras. Gatavot. Tad, šeit viss rullē, viss brūns. Principā jau var. Vēl var, ja tu gribi tagad vienkārši viss ir brūns. Mums jāliek iekšā. Jā, un tad liesim to olu virsū. Jā. Es mēsīšu pēdējo reizi. Ja jūs taisat mājās, krāsai var ielikt mazos kubiciņos saldo piperu sagriezt. Nedaudz. Jā. Lai viņš nav dominanti tā garš. Bet izskatās. Jā? Tu. Šādi.
Jā, labi, ka tu pieliki tās 3 solas. Vai nē, bija pa mazu. Jā, un tagad var tā, lai viņš izplūst. Jāpama. Var arī nemaist, bet jā, uzmaist bišķi. Nu tā, nedaudz, Jā. jā? Kā jūs taisat mājās omleti? Vai jūs esat mēģinājuši kādreiz taisīt omleti ar kapostiem? Šodien mums ir recepte, teiktu, ļoti laba recepte. Un mēs šodien parādījām, labi, es domāju, ka ir ok, vai ne? Jā. Tā liekam, kopā salikt. Jā. Salikt. Es atstāšu ieslēgts, vai ne? Te Labi. plītis. Tikai skaties, ka korķis nesit. Kas? Ka korķis nesit elektrību. Nē, mums... Nē. Es Džok. ceru. Džok, es nezinu, kas vienkār tev virtuvē. Tād, te ir ok. Jā. Tād, tagad- suši, pie suši. Man liekas, tās lapsi. Latviešu suši. Kas ir jādara? Tagad, ar taviem pirkstiem jāizvalk ārā. Tas Nav. Liksim. Liekam Vai es tev teicu, ka būs viegli? Nē, bet es arī priecājos, ka nav viegli, jo šodien mēs pirmo reizi taisīsim latviešu suši. Tā. Tā, es vienkārši izgriezīšu to kātiņu, lai viņš to lapu ir mīkstāk un... Tad ņemi, jūs redzat mājās, jā, ideāli. Ņemam nos to vidējo, to baltu, Jā. kas ir diezgan... Un par to zirņu stūķi, Jā. viņš mums ir sanācis bišķi Kas tur ir drupēt. iekšā? Tur ir zirņi, sablenderēti vārīti zirņi. Jā, vienkārši zirņi, Jā. jā? Ok, Es tagad uztaisu tādu, jā. un tad mēs taisam, tad Roberto taisa vaļā. Jā. smaltis. Es tikmēr paņemšu lociņu. Ot. Tā, vajag... Un es saprotu, ka tu pirmo reizi taisi šodien Tas ir- latviešu suši. Tas ir latviešu suši pirmatskaņojums. Pirms atskaņojums. Un speciāli labsēdienas labiem draugiem, mūsu itāļu publikai. Es gribētu tev pateikt, daudz domāju, ka Latvija nav tik... Es izslēgšu, ja? Daudz domā, ka Latvija nav, īpaši izņemot diles, kartupeļi un varbūt cūgaļa, nav nekas cits. Mēs šodien parādīsim, ka var taisīt pat latviešu sushi. Cari amici italiani e di tutto il mondo, all over the world, we will show you how Latvian kitchen is good and how rich it is. Tā. Tā, redz. Jā. Tagad tu liec savus nenogrieztos pirkstus iekšā un velc vienu šprotīti ārā. Jā. Un liec tā. Šādi? Jā. Ok, pa virsu. Un krusteniski mēs liekam lociņu. Jā. Ja būtu elastīgāk tā... Un kociņš droši vien tev darēs, jā? Jā. Tā. Bet izskatās krūta kausis. Jā, ja jums liekas, ka šīs mali ir garāku par šo, var taisīt, lai būtu simetriski. Ja jūs esat tādi, kuriem patīk simetrija, ja? Tad tagad mēģināšu. Tad lapa ir gatava. Es paņēšu, zinu, ka... Kur ir tāda? Es taisīšu... Viņai jābūt ir pēc idejas mazliet tā kā, elastīgāk. Tā kā rīsi, jā? Tā kā tie rīsi. Bet, ja mēs ņemam to latviešu raupjo raksturu, tad tas drupačainais... Šitas bija tā? Jā. Un tu taisi pēc tam tā, vai ne? Principā, veidojot to suši, tu esi Michelangelo. Jā. Saprot, tu nodarbojies ar tēlniecību. Šodien, es jau vienmēr saku, ka virtuve ir tā kā māksla īstenībā. Tieši tā. Galvenais, lai man liekas, tev jābūt tomēr fantāzija. Tev jābūt tāda, arī gaume un fantāzija, man liekas, lai varētu to radoša. Ja tēlniecība, tas ir, mēs paņemam akmeni un noņemam visu lieko nost, tad ēdienu gatavošanu mēs paņemam produktu un pieliekam lieko klāt. Nē, vajadzīgo klāt. Tā. Vajadzīgo klāt, jā. Alociņš. Ļoti labs. Alociņ. Es tev padošu. Tu esi tik izvēlīgs. Un krustā. Jā. Bet ne, krusta
Krustā. Vo. Jā? Un ja nav, piemēram, zubu bakstāmē, var naglu likt iekšā. Jā. Jā. Ar nagu? Naglu. Riktīgi, jā. Pagaid, kur tu viņus tā? Re, kur ir? Tā. Es tev varu iedot vēl lielāku tādu, ja tu gribi būt pārāks par manu to suši, lai tavējais būtu lielāks. Vo. Tā, šito es lieku atpakaļ. Tāda. Nu, kas mums ir? Tu vilni nevajag? Jā, paldies. Nē, es vienkārši domāju, kā. Tūlīt paprasīšu. Tante Giovanna, cik mums ir laiks palicis? Tad mēs taisam vēl divas arī tev, vai ne? Gribi, jā? Taisīsim. Bet es ceru, ka tu pēc tam novāks pēc raidījuma visu šito te. Zini, jūs tagad, ja jūs brīvs laiks, brīvas rociņas, jūs netaisat mājās, jo jūs vajag varbūt kādu ieteikumu, jūs varat zvanīt mums. Numurs ir uz ekrānā. Taisam vēl divus. Man iepatīkas šitas porka loka. Man atkal tāda vajība, kad man patīk skatīties, kā Mums ir zvans studijā. Halo, labdien! Pat ja neskatos, jūs runājat, esmu aizņemts šodien. Labdien! Labdien, Roberto! Buongiorno, maestro, kā iet? Šeit ir Uldis no Rīgas. Uldis, jā, jums ir jautājumi, Uldi? Nē, es gribu paskaidrot, kas ir šprotis. Lūdzu, jā. Šprotis ir maza zivtiņa Jā. Baltijas jūrā, kurai vācisks nosaukums ir šprotis. Vāci, no vāciešu valodas nāk. Tas ir no vācu valodas. Angļu valodā arī sprats. Ok. Un jā, klausos jums. Blēži kūpina reņģes un sauc tās par lielām šprotēm. Tātad Vilipsons ir blēdīgas zivtiņas tur garšojas. Man bija tāda iekšējā sajūta, ka kaut kas ir nogājis greizi. Jā, saprotu. Tā kā šprotis ir mazākas tomēr tāda. Jā, šprotis ir mazāks un viņas neaug lielākas. Tas ir lielākas, kas varētu būt, jā? Šprotis. Jā. Bet jūs ēdat parasti šprotis, jūs garšo? Man garšo šprotis. Jūs esat mēģinājis kādreiz, es domāju, taisīt kaut kādu suši, piemēram, šprotus? Nē, Roberto, es esmu pats viņas kūpinājis. Ok, jūs pat pavārs. Es esmu kūpinājis un varu jums pateikt tā. Ja kāds jums prasa, vai Baltijas jūrā dzīvo šprotis, tad sakiet droši. Tikai tās ir brētliņas vācu valodā. Paldies jums, liels, forši. Liels paldies. Jauku jums dienu. Super, paldies. Redzi, man patīk, ka cilvēki zvana. Tagad ir kaut kāda tu zini, tev zināšanas paplašinās. Jā, bet ļoti bieži tas sanāk. Man patīk, ka skatītāji vienmēr interesējas arī un palīdz. Un tas ir to, ko es parasti saku, kas man patīk. Pie tam, tu vari droši teikt, ka pēc katra raidījuma tu atstāji šīs telpas aizvien erudītāks un gudrāks. Jā. Bet tā arī ir īstenībā. Un tas ir arī pateicoties jums. Paldies jums par vērtīgiem zvaniem, ieteikumi. Mums ir vēl viens zvans studijā. Halo, labdien! Sveiki! Sveiki, čau! Te zvana Morits, Vilipson, ja tu šo dzirdi, tad tu noteikti atpazīsti. Jā, es atpazīstu. Jā. No kurienes tu Tātad zvani? Es no Rīgas. Nē, no Skultes. No Skultes. Jā. Man ir jums viens ieteikums. Tiem suši uz tām... Tur vēl vajag nedaudz citronu pīpārus pievienot. Citronu Tā pīpārus? garšīgi ir. Klausies. Tas Paldies ir par ļoti padomu. krūts ieteikums, jo vienmēr citrons pie zīves dodu vairāk Kur tu biji? Bet mums ir citrons pīpars, mēs varam pielikt klāt. Tūlīt, varbūt. Paldies, Morits. Paldies tev, liels. Tas gan ir labs ieteikums. Meklēšu tūlīt, redz kā. Tu vari... 3 ir labākais cipars. Vairāk nevajag. Nevairāk Tā kā nevajag. 3 pie tam paskaties, kā to esi salīdz. Tas pa vidu, tā kā kuģis klās. Jā. Pie tam Ideāli. tas taču ir arī šprotu kuģis. Tāda, mēs sākam mazliet pievērst uzmanību tā kā servēšana, jo
Tu zini, man arī raksta, skatītāji man raksta, ka Roberto, ļoti svarīgs, ka arī kā tu servē to ēdienu, ne tikai kā tu gatavo un pagaršo. Tā kā lūdzu pievērs uzmanību, lai galds ir tīrs. Es varu šito paturēt. Rekur ir. Man pat skatītāji uzdāvināja arī visādus tur priekšmetus, lai viss būtu tā foršā. Tu laimīgais. Jā, un tie skatītāji. Kurš teica, ka latviešu publika nav atsaucīga? Kurš? Es gan par to vispār. Kad es dzirdu šitādas lietas, reizēm man sanāk dzirdēt, reizēm, latvieši vienmēr čiksta. Varbūt, bet kurš nečikst tagad? Lai čikstu, bet kad ir laiks palīdzēt. Ko? Es tev netraucēju? Ne, vispār tu ļoti labi izskaties ar to ļoti. Tu vari man iedot. Es neatgādīju, ka es esmu kaut kādu futbola kausu tur, kad es esmu kaut kādas komandas... Ko tu man atgādināji? Jā. Pelē? Pelē, viņš ir tumšāk, jā. Es arī varu aiziet solārī. Messi. Bet tu vari to arī pelēt būt. Es saku, integrācija. Tā, tīram. Kamēr es gribētu arī tev pateikt paldies. Šodien man viesis atnāca arī ar dāvanu. Un kā tu teici, te reiz dzīvoja Čaks. Jā. Un te visu tu vari gleznot vai kā? Zīmēt, jā, izkrāsot. Pēc saviem ieskatiem. Tas ir vispār bērniem, vai ne? Jā, tas ir bērniem domāts. Bērni. Čaks sēņo, piemēram. Jūs nezināt, ko uzdāvināt saviem bērniem, varbūt pēc, kad skolā beidzas, varbūt viņiem nav ko darīt mājās. Ar šiem grāmatām, tā kā, piemēram, šī, ko tu man tikko uzdāvināji, viņi var, ar savu, radošu tādu. Jā, bet tam tas bērns varbūt ir slikti mācījies tajā gadā, un nav viņam jāpērk tas kompjuters. Var nopirkt lētāk šito grāmatu un jā. Nekādu, īstenībā ir pareizi. Un lai viņš solās, ka nākamgad viņš mācīsies labāk. Paskaties. Seikums būs labāk. Čats ēdis, starp citu. Te runa vispār par mums ēdieniem. Tā kā, jums, tā arī padomi, varbūt tā kā dāvanas jūsu bērniem. Tiešām no Aivara Vilipsona. Ļoti forši. Paldies. Es arī uzdāvināšu. Tu zini, ka šodien, starp citu, man ir labs notikums. Manai māsai kļuva par otru reizi, tu neteiksi, bet viņa vecmāmiņa kļuva šodien. Otru reizi. Jo viņas meita piedzīmā šodien meitiņā. Tā Graciela, tanti auguri, Kristīna, tanti auguri. Sisi, Agata. Agata viņa sauc. Tā kā Agatai būs dāvana no tevis. Super. Bet grāmatu uzdāvina krāsainos zīmuļus, lai viņi pērk pat. Lai viņi pērk pat. Tev nav līdzi? Labi, mēs pirksim. Tā. Tagad, kur parasti sievas māte, vjārtumanis, kā viņu servēja to? Uz šķīvi vienkārši, sagriež cik gabaliņos. Jā? Un cik cilvēku ēd un liek uz šķīvīšu. Reiz paldies par dāvanām, jo es vienmēr tāda šķīvi. Ir okei. Man arī mazāk ir kās, bet... Tev mazāko, man lielāko. Nē, es esmu Itālis. Mazāk šķivis nerullēs. Tād. Olē. Klausies, bet kāda bija... mēs zinām, kādā viņa bija uz skatuves, bet kādā viņa bija ikdienā sievas māte, vijā? Man liekas, kaut kāds sievas mātes ideāls. Viņa ļoti labi. Jo ir visādi stāsti, visādi joki, anekdotas par sievas māti vienmēr ir, jā? Un man nav. Nav, jā, tev bija, forši, vai ne? Jūt. Un pie tam galvenais gatavoja. Štruns, kā viņi spēlē. Galvenais, kā gatavoja. Jā, viņa arī spēlē ļoti labi, tā kā visi iet kopā. Šādi? Jā, ir okei. Es iedošu tev. Es ceru, ka tev atgādina to, kā vietais, ja? Atgādina kaut kā? Jā. Tu nē. Tā omleta. Tikai ir dažreiz tādas. Tante Giovanna, jā, sastāvdaļas. Tūlīt atkārtosim. Atkārto, lūdzu, sastāvdaļas. Sīpols. Sīpols. Kā šito bumbulu sauc? Kapusti. Kapusts. Jā.
2 olas, jeb, cik cilvēki. Tad, pipars, salfēts, tā, piens, bišķi klāt un viss. Piens? Piens? Jā, mēs spēlējām pienu. Jā, pielējām. Jā. Es tev teicu, nelēj, Roberto, nelēj, tu jālēj. Varbūt es neatceros, vai bija piens, bet lai ir. Tad piens, sipols, vispār kolosāli, smaržo ļoti labi. Nē, galvenais jau smaržo, jau tev izaicina ēst viņu. Es domāju, ka mēs varam arī garšot. Man liekas, ka ir laiks pie... Bet tu nepiesēdīsi, ja tu pēkšņi atkrīt? Nē, starp citu jāsēž, kad tu ēd. Es pateikšu arī, kāpēc. Manā vecmāmiņa vienmēr saka, mazdēns sēž, ja tu ēdīsi, kamēr tu stāvi, tu nekad nebūsi bagāts. Tas ir mūsu sardīnas teiciens. Un tad sēdi? Jāsēž. Un jūs arī mājās apsēžat un ēdat kopā ar mums, jo mēs visi tad būsim bagāti. Mēs esam jau bagāti iekšā, būsim vispār bagāti arī makā. Ir iekšējā pasaule bagāta, un tagad ārējo mēs uztaisam bagāti. Ārējo pasaulē arī kaut kādā veidā ir ietekmē, līdz ar to, ja mēs esam bagātāki arī ārēji, tas arī netraucē, vai ne? Arī variants. Jā. Buon appetito. Signori, buon appetito. Tad, šodien 2 receptes. Sākam ar omlete. Vispār, es vienmēr atkārtošu, tas man ir gods, ka tu atnāci šodien ar viertu manis omlete. Receptīti. Ar liķu. Es saku, tā... Es nezinu, kā jāatgādina tev, tā kā sievas māte taisa, bet man garšu istenībā. Man arī. Pie tam virsū var uzlikt kaut kādu majonēzi, kaut kādu zaļums, baziliku, dīles, vienalga ko. Gurķi, tomāti, tas ir salāti, jā? Bet šitādu tu ietriec brokastīs iekšā un tev pēcpusdienā tikai ēst gribēsies. Jā, bet ir ļoti garšīgi. Mēģiniet mājas, un pēc tam jūs varat man pateikt, rakstīt atsauksmes, viedokļus vai sveicienus, labus vārdus, vēlējumi, novēlējumi, labs ēdiens labiem draugiem, Facebookā mājas lapā. Garšīgi. Ļoti garšīgi. Tagad. Ļoti garšīgi. Un tev arī tu jūtas paēdis. Jā, jūs saprotat, kas man... Es domāju, ka tie ceptie kapusti nekad nebija domājis. Viņi atgādina, ka tu kaut kādu gaļas ēdienu ēdi. Pēc tā sātīguma. Arī, ka tu viņus, gremo, kā muti, jā. Un tagad varam iet pie suši. Es baigi gribu tās šprotus pagaršot ar zirņiem. Varam likt omlete blakus. Ko tu domā? Jā. Tu tikai, kad tev mazāk trauku būtu jāmazgā. Nē. Tāda, ko es gribēju tev pateikt? Tā, es ņemšu tā, tāpēc, kad es neesmu droši, vai viņi labi turās. Tas ir tavējais, jā, starp citu. Jā, Tad es mēģināšu savējo. Es ņemšu tavējo? Jā. Nē. Lūdzu. Es to mastu izvilkšu ārā. Jā, to gan varētu izvilkt ārā. Tātad, pirmo reizi vēsturē, Itālijā, pasaulē, Latvijā, Latvijas vēsturē, latviešu suši. Atkārtojam sastāvdaļas, jo baigi krūtas sastāvdaļas. Kā zirņu... Biezenis, kurā ietīta šprote. Šprote, jā. Jā, šprote ar markeru pastrīpojumu. Un noplaucētā kaposta lapā. Buon appetito! Kā ir? Es tieši šprote neesmu ticies, saproti? Tūlīt? Klausē, ja tu būtu uz vientuļas salas, un tev pēc 2 nedēļām piebraukt kuģīts un būtu tikai... Zini, jā, mēs esam atklājuši jaunu recepti. Paldies jums, liels. Bija īstenībā ļoti garšīgi. Latviešu stīlā. Mēs sakam jums paldies. Buon appetito jums. Mēģiniet mājās taisīt, un pēc tam pateiksiet atsāksmes. Paldies. Čau no Maris un maestro Aivaro. Čau.
Grazie.